Labdien visiem! Pirms jūs sākat skatīties mūsu video, es jums bišķiņ pastāstīšu par mūsu ideju. Mūsu ideja ir parādīt efektīvu metodi, kā apmācīt darbiniekus komunicēt ar klientiem. Paldies! Sveiki! Šodien esam ieradušies pie reklāmas aģentūras vadītājs un esam uzdot pāris interesantus jautājumus. Labdien! Aina, Inkopija uzņēmuma vadītāja. Labdien! Esmu atnācis pie jums uzdot pāris interesantus jautājumus. Droši dodamies tālāk. Varbūt varat vairāk pastāstīt un iepazīstināt par savu uzņēmumu. Jā, mūsu reklāmas aģentūra specializējas uz visu veidu reklāmu veidošanu. Mēs strādājam jau 10 gadus un apkalpojam visus klientus visā Latvijā. Mūsu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem izcelties un piesaistīt īpašu uzmanību. Pirmais jautājums. Cik ilgi jūs var strādāt šajā amatā? Šajā amatā strādāju jau 6 gadus. Sākumā biju pārdošanas menedžeris, vēlāk mani paaugstināja par nodaļas vadītāju un šobrīd jau esmu reklāmas aģentūras vadītāja. Kā jūs pārbaudat darbinieku komunikāciju ar klientiem? Mums ir vairākas metodes un visefektīvākā ir slepeno pircēju izmantošana. Jūs organizējat apmācības darbiniekiem? Mēs bieži vien mācāmies no citu uzņēmumu pieredzes. Piemēram, es periodiski zvanu citiem uzņēmumiem, lai apskatītu, kā viņi komunicē ar saviem klientiem. Un radušās kļūdas es apspriežu ar saviem darbiniekiem. Šodien mums kādreiz ir ieplānota sapulce, kuru jūs varēsiet apskatīties. Jā, tā ir lielāko prieku. Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien pie mums viesojas Rihards no Ekonomikas un kultūras augstskolas, lai apskatītos, kā mēs strādājam. Un šodien es jums vēlos parādīt savu sarunu no Skaistuma kopšņu fellow. Es strādāju ar Angelīnu Klausus Jūršu. Angelīna, sveiki! Mani sauc Evelīna, un es vēlētos pierakstīties uz 2D skropstu pieaudzēšanu pie jums. Jā, protams, uz kādu laiku jūs vēlaties pierakstīties? Uzgaidiet, lūdzu, sākumā pastāstiet man, cik maksās pakalpojums. Tā, skaties, ja pie parasta meistara, tad pakalpojumi maksās 20 eiro, un ja pie profesionāla meistara, tad procedūra maksās 35 eiro. Un kāda ir atšķirības starp meistariem? Parastais meistars strādā ilgāk. Un tā ir vienīga atšķirība? Jā. Labi, sapratu. Un es arī redzēju jūsu vietnē informāciju, ka jauniem klientiem tagad ir akcija, un jebkurš meistars ir par parastu cenu, vai tā ir? Tā, uzgaidiet, es tagad precizēšu šo informāciju. Es pagaidīšu, bet kāpēc sanāk, ka jūs nezināt informāciju par produktiem, ar kuriem strādājat? Atvainojiet, tagad precizēšu. Es gaidu. Tātad pirmais ir iepazīšanās un sasveicināšanās. Šeit jūs varētu redzēt, ka viss ar šo bija kārtībā. Tālāk seko precizējoši jautājumi. Kad klients zvana, ir svarīgi saprast viņa vajadzības. Tālāk seko atšķirības starp meistariem. Kad klients jautā par cenu starpību un starpību starp meistariem, ir svarīgi sniegt skaidru un pārliecinošu atbildi. Tālāk seko akcijas piedāvājumi. Ļoti svarīgi ir zināt visus aktuālos akcijas piedāvājumus. Un pēdējais ir pārliecība atbildēs. Kad klients uzdod jautājumus, esi pārliecināta savās atbildēs. Un šīs sapulces noslēgumā es vēlos pateikt to, ka mēs tiecamies, lai katrs klients justos pārliecināts un zinātu, ka viņš ir drošās rokās. Ar šo es vēlos noslēgt. Paldies jums! Visu labu! Lūk, šādi norit mūsu sapulces, par kurām es jau iepriekš runāju. Un kā jums patika? Pirmām kārtām, paldies, ka ļāvāt ieskatīties jūsu darba ikdienā. Un man ļoti patika šī metode, jo tā darbiniekiem uzreiz spēja sniegt tādu kā priekšstatu, kādas ir tās kļūdas, un uzreiz to risināt. Vēlējos pateikt vēl paldies, sniedzot interviju, un atļāvāt ieskatīties jūsu darba ikdienā. Visu labu! Paldies jums! Gaidīsim mums vēl ciemos! Visu labu! Kopumā es vēlos teikt, ka bija ļoti interesanta pieredze. Apskatīt, cik efektīvi vadītāji spēja informēt savus darbiniekus par kolēģu kļūdām un uzreiz tās risināt. Paldies!